Turpinam mēs ar trilleru Liepājā. Jau 6. novembrī Ventspils tikai ar 3 punktiem uzveica Lauvas, un Ventspils galvenā treneru maiņa pastiprināja cerības, ka šoreiz mačs būs daudz saspringtāks. Trešdien Veju pilsētā Kurzemes derbijā tikās abas līdervienības – Liepājas Lauvas un Ventspils. Pēc zaudējuma Vefam Ventiņu diriģentu lomu uzņēmies Guntis Enzels, bet Lauvas visu sezonu dresē kādreiz Ventspilī strādājošais Galvanovskis. Liepājniekiem palīdzēt ieradies LBL 2. divīzijas spīdeklis Ātis Ozols. Spēles sākumā dominē Ventspils, kurus mājinieki apturēt spēja tikai ar piezīmēm. Ventiņi pirmajās 7 minūtēs lauku grozā sabēruši jau 13 sodiņus. Tomēr liepājnieku rezultātu notur līdzīgu, realizējot 3-kārt vērtīgākus metienus. Pirmo ceturtdaļu līdz ar zvanu noslēdz Jānis Strelnieks, Ventspils vadībā 22-20. Pēc pāris minūšu atpūtas LBL līderu spēli atsāka vēl apņēmīgāk. Izdodas noturēt aizsardzību, bet laukuma otrā galā Kuzminskas bumbu trāpu grozā spītējot kārtējam mājnieku pārkāpumam, un Ventspilī +11. Galvanovskis skaidro, kā iekustināt buksējošo uzbrukumu. Mičels visu saprot, bet pasaulē ātrākās kājas piedara jamaikiešiem, un Liepāja turpina atpalikt. Līdz laimi atkal izdodas atrast aiz 3-punktu līnijas. Koldvels turpina pakaļdzīšanos, un ejot atpūtā, Ventspils pārsvars atkal tikai 2 punkti. Otrā puslaika sākumā uzbrukumā dominē Meijers, īsā laikā gustot 6 punktus. Drīz pēc tam Ventspils lazaretei ar sastieptu pirkstu pievienojas Kuzminskas. Ventspils uz brīdi apstājas, un Mičels vadībā jau izvirza Lauvas. Efeģuko ar savu vienīgo precīzo metienu vadību atkaro, un sākas šūpolis. Bez kompromisa cīņa, un ceturdaļai beidzoties atkal līdzsvars – 56-56. Pēdējās 10 minūtēs Lauvas turpināja rādīt zobus. Līdz Ventiņiem spēle pajuka, un pēc Koldvela caurgājiena Liepājai jau +7. Tomēr Ventspilnieki Kurzemes spēcīgākās komandas godu atdot nevēlējās, un pēc brāļu Strelnieku saspēles 10. reizi rezultāts neizšķirts. Bumba, rotaļīgi spēlējoties ar līdzjūtēju nerviem, tomēr nolēma Ventiņiem piedot mirkļu vājumu un vadība atkarot. Koldvels ar treic mājniekiem vēl saglabā blusas lieluma cerību, bet nepilnā sekundē viesi kļūdu nepieļauj. Un Kurzemē joprojām valda basketbola klubs Ventspils. Rezultatīvākais ziemeļkurzemnieku sastāvā ar acīti bija Jānis Strelnieks, bet lauvām 17 punkti Mārtiņam Kravčenko. Barons šonedēļ tika pie jauna pusvārda, graujoši zaudēja Valmierai un apspēlēja Zemgali. Zvirgzdiņa valmierieši jau krietni sīvākā cīņā uzvarēja Turību, bet Latvijas Universitāte ar 2 punktiem pieveica zemgaliešus. Neskatoties uz zaudējumu Ventspilī, Lauvas turnīra tabulā saglabā 2. vietu, bet uz papēžiem jau min Vef, Barons un arī Valmiera. LU komanda uzvaru skaitā panākuši turībniekus, bet kopējā ainā studentu blices vēl tāpat lejas galā. Man tādi pagaidām ir 8, un mums gribējās zināt, cik un kādi tie ir mūsu basketbolistiem. Tomēr tēma ir tik interesanta, ka mums sanāca īsais kurs tetovēšanā. Lūk, 3 basketbola spēlētāji, bet te nedaudz savādāks trio. 21. gadsimta modernajam cilvēkam tetovējumi nav nekas neparasts. Tie ir gan ekstravagantiem mūziķiem, gan zināmiem futbolistiem, gan olimpiskajiem čempioniem, pat daļajiem dzimumam. Un, protams, arī daudziem basketbolistiem. Bija agrāk un ir tagad. Tetovējums ir viens no populārākajiem ķermeņa pārveidošanas veidiem. To iegūst ar speciālu tetovēšanas mašīnīti, ievadot melnbaltu vai krāsainu pigmentu 1 mm zem ādas. Bet būtībā tas ir katra cilvēka atsevišķu dzīves momentu vai notikumu attainojums uz sevis. Человек, который хочет изменить себя, украсить в том числе, он уже готов к этим изменениям. И, скажем, нанесение татуировки является уже, скажем, отправной точкой к этому изменению. Arī groza bumbas spēlmaņu Latvijā nav pirmo reizi ar pīpu uz jumta, un daudziem ir sava pieredze tetovēšanas mākslā. Un katram viņu ķermeņa rotājumam, attēlam vai rakstam
ir savs īpašais stāsts, oriģinālais vēstījums un domātā nozīme. Man ir viens tetovējums te apakšdēlns. Tas nozīmē, pa angliski ir rakstīts Always in my heart, un man tēva dzimšanas un miršanas datums, tas ir tā kā veltījums tēvam. Jā, tieši deklarējošie tetovējumi ir viena no populārākajiem pasaulē. Tie satur paziņojums ne tikai par piemiņu, bet, piemēram, arī par mīlestību. Bieži vien šāda veida tetovējuma nozīme tā īpašnieks atklāt nevēlas. Labs piemērs – Andris Biedriņš, kuram mugurā Vadima ietetovētie hieroglifi veltīti mīļotājai dāmai, bet to nozīme ir noslēpumā tīta. Я не спрашивал, что они обозначают, у меня нет таких правил, как спрашивать. Это личное дело человека. Человек взрослый, он знает, что он делает. Эти иероглифы надо было делать, чтобы было соответственно его росту, довольно большие на спине. Это заняло примерно около пары часов. Сидел он очень хорошо. Ялис очень веселый человек, нам понравился он. Un viņš, starp citu, tāds nebūtu nav vienīgais. Es izdomāju tetovēt vienā tetovējuma draudzeni. Mums vienādi ir tā kā, un to izdomāju vasarā darīt. Tā kā, kas tur ir teikts, to es neatklāšu, bet tāds tas īsumā tas stāsts ir. Viens no grūtākajiem posmiem tetovēšanā ir tieši tikt līdz tai, proti idejas un sev precīzās ķermeņa vietas atrašana. Bet citreiz nekur tālu nav jāmeklē. Dzīve tev pati visu pasniedz uz zelta paplātītes. Es zināju, ka es gribu tetovējumu, es nezināju īsti, ko es gribu, jo, lai tā nav, ka tas pēc tam jānožēlo un jāpārtaisa. Un radās tad, ka mans dēls piedzima, tas ir viņa vārds, un tas man ļoti svarīgi, un tāpēc es arī uzliku viņu savas rokas. Kā dzīvē, tā sportā, svarīgi ir ticēt saviem spēkiem un ticēt kaut kam augstākam. Daudzi šo savu pārliecību pauž tetovējumu veidā uz savu augumu. Viens no viņiem arī vefiņa aizsargs Dairis Bertāns, kuram zem krūts stāv rakstīts: Dievs, lūdzu sargi manu ģimeni un mani. Bet Daira mugurrotā basketbola bumba ar viņa iniciāļiem. Un kaut kas līdzīgs pamanāms arī viņa draugam no Kurzemes puses. Tāds kā mani iniciāļi un mans dzimšanas gads un basketbola bumba, tāpēc, ka tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Un sākumā tāds ir jau, protams, plānots vēl daži, bet sākumā tāds mazāks, tāpēc uz rokas. Tomēr ir arī cilvēki pasaulē, par kuru tintes zīmogiem var tikai pasmaidīt un pabrīnīties. Lai arī no otras puses, pēc 30-40 gadiem, iespējams katrai otrajai vecmāmiņai un vectētiņam būs kāds interesants pleķītis uz pieredzējušās miesas. Ja gadījumā arī jūs sadomājat tikt pie kādas iededzinātas zīmes, 7 reizi izmēriet un tikai tad nogrieziet, jo citādi var sanākt šādi, šādi un pat šādi. Šādi vai savādāk, mūsu pasta kaste paliek nemainīga. Rakstiet savus jautājumus uz basketapskats@gmail.com. Turcijas kausa izcīņā zaudējumu piedzīvoja Kaspara Kambalas Alijaga Petkim, bet pats Kas bija uz liela viļņa – 29 punkti un 6 bumbas zem groziem. Jāņa Blūma Bilbao Basket Spānijas karaļkausa ceturdaļfinālā atzinusi Kaha Laboral pārākumu. Jānim neveiksmīgākā spēle Spānijā līdz šim. 10 minūtēs latviešu aizsargs ne ar ko vērā ņemamu neizcēlās. Andra Biedriņa Golden State Warriors aizvadītajā nedēļā piedzīvoja 2 zaudējumus un izcīnīja tikpat uzvaras. Andrim labākā spēle panākumā pār Denveras Nuggets. 6 punkti, 12 bumbas un 2 piespēles. Lainers uzbrukuma līderis Jānis Ivanovskis pret Valmieras spēku zem groziem Kristapu Kambalu. Vara Krūmiņa uzmundrinājums pret Aivara Brigmaņa staigāšanu pa mākoņiem. Kurš uzvarēja šajos dueļos, redzēsiet 2001. gada klasikā, kad Rīdzenes sporta zālē tikās Lainers un Valmiera. Jaunā gada sākumā vēl viens Laineru un Valmieras duelis grozvalnieki Feierbergs pret Kambalu. Vai Lainers ir gatavs revanšām? Kristapa Kambalas atbalsta grupa ir pilnā sastāvā, izņemot vienu jaunāko brāli Kasparu. Un Kristaps neliek vilties, zem groza noturot LBL atlēkušo bumbu līderi Feierbergu. Tomēr tik atraisīt, kā izdevās nospēlēt virķēnos, šoreiz viņam neizdodas. Laineru pamatpiecinieku pūles ļauj panākt iespaidīgu pārsvaru 14-5.
Bet tajā brīdī, kad ir metiens pa grozu, tad jāiet pēc bumbas. Turpmākajās minūtēs Laineres saskanīgo spēli viesiem tomēr izdodas izjaukt. Daiņa Bertāna talantiens un klasiska mājiņu kustība zem groza. Monvīts Pirsko kauls paplācis uzliek bumbu Kambalam un neticam, bet pirmā ceturdaļa ar 2 punktiem uzvar valmierieši. Jānis Ivanovskis, kurš nemanot nostiprinājies Lainera pamatsastāvā, otrajā ceturdaļā ir neapturams. Slam dunk ātrajā uzbrukumā un precīzs stāvmetiens saglabā līdzsvaru. Līdz 5. minūtē pirmais nopietnais trieciens izdodas viesiem. Īļa Miroņenko lieliski iejūtas Kambalas pozīcijā un +1 pārtop Lainerim nepatīkamajā -8. Puslaiks 35-44. No šī trieciena rīznieki tā arī neatguvās. Šodien pirms komandu sanāksmēs jau pateicu, ka vakardien treniņi parādīja, ka mēs staigājam pa mākoņiem. Otrajā puslaikā Lainers pa vairākiem lāgiem mēģināja panākt lūzumu, taču viesi spēlēja nosvērti un vienmērīgi. Kritiskos brīžos allaž bija kāds, kam izdevās veiksmīgi uzbrukumi. Vēlreiz sev apliecināja ļoti stabili spēlējošais Miroņenko, bet Gatis Smelders pēc neveiksmīga metiena pats izcīna atlēkšo bumbu un ar otrā piegājienu jau met nekļūdīgi. Cīņa par katru laukumu centimetru, neiztrūkstošās Lainera soliņa emocijas, kas, diemžēl, nespēja pozitīvi ietekmēt komandu laukumā. Valmieras otrajai uzvarai sezonā punktu ar perfektu caurgājienu pieliek pats mazākais valmierietis Ilmārs Bergmanis. Nospēlējām stabilu slaidu un spēlējām kā varējām. Arī aizvadītajā nedēļā visi spēlēja kā varēja. Un kā tas sanāca, redzēsiet mūsu top 5 labākajos momentos. Bet nedēļas sejā jūs gaida milzīgs pārsteigums. Piektajā vietā Liepājas karstais kartupelis beigās nonāk pie Mičela, bet Arturs Bērziņš uzbēr sāli un notiesā to gardu muti. Vefiņa ātrvilciena kapteinis atkal māna un izsniedz brīvbiļeti Dairim. 2 punkti un 4. vieta. Signālu prot sastista arī Latvijā. Mūsu buzerbīteru solistam Jānim Strelniekam 3. vieta. Raimonds Gabrāns atrod Valēku, kurš iedzen pāli turības jaunajā korpusā. 2-2-2 numur 2 šonedēļ. Mazais ogļracis nozag bumbu, bet Jamaika skrien kā Usains Bulta un atgūst nozagto. Paldies, Ašton! Man 1. vieta! Šovakar esiet gatavi izlaist ārā zvēru. Visu viņa dzīvi. Kaut kas ir mitis viņā, un to vajadzēja dabūt laukā. Kad viņš kļūst dusmīgs, viņš paliek ļoti spēcīgs, un jums patiks, kad viņš tāds ir. Dusmas, spēks, brīvība. Beidzot varonis parādīs savu īsto krāsu, un neviens viņu neapturēs, jo viņš ir Kaspars Halks Kambalā. Lūdzu, nebojājiet viņam noskaņojumu, citādi var klāties plāni. Plāni klājās arī Trabzonspor vienībai Turcijas kausa izcīņā, kuras grozā 34 minūtēs Kaspars iedemolēja 29 punktus, nopostīja 6 atlēkošās bumbas un iedragāja 1 rezultatīvu piespēli. Lielumam ir nozīme, vai ne, Kaspar? Zaļā krāsa tagad laikam ir mana mīļākā. Bet ja basketbola apskats ir mīļš priekš jums, skatieties mūs arī pēc nedēļas. Bet trešdien dodieties uz Vidzemi, kur pašmāju turnīrā Valmiera uzņems Vefiņa juniors. Karstu un pikantu jums šo Valentīna dienas vakaru. Čau!